Zeme nepiederēja dzīvokļu īpašniekiem, un tātad lēmām par šīs zemes iegādi, izpirkšanu, apvienot gan ēku, gan zemi vienā īpašumā. Ieguvums viennozīmīgi katru mēnesi mēs par aizdevumu maksāsim mazāk nekā līdz šim nomas maksa, un zeme man ir īpašumā. Joprojām esam laikos, kad liela nozīme arī izsniegtiem aizdevumiem ir likmē, cik tā ir liela. Tāpēc ar prieku gribu pieteikt arī vienu no jaunumiem, kas ir Altuma kopā ar ekonomikas ministriju. Esam izstrādājuši un tiešām vēl uzlabojuši iespējas tiem, kuriem ir situācija ar dalīto īpašumu, kuriem ir jāizpērk zeme, piedāvāt 20-gadīgu kredītu par ļoti mazu likmi, 2,9%, un ir liels prieks, ka pirmie iesniegumi jau ir saņemti un apstiprināti no Vidzemes, tā kā aicinām arī visus pārējos. Es maksāju 8,50 € mēnesī. Startējot zem šīs programmas, tad uz 20 gadiem man tā maksa būs 4,50 €. Tas ir gandrīz 2 reizes lētāk. Pieminot vienu no lielākajiem ieguvumiem, startējot šajā programmā, ir jāpiemina Altuma piedāvātie procenti. Fiksētā procentu likme ir 2,9%, kas šobrīd ir ļoti maza. Un tad 20 gadus mēs varam maksāt savu aizdevumu ar jau paredzamu procentu likmi. Un līdz ar to tas ir ļoti izdevīgi. Dzīvokļu īpašniekiem nav stresa, kad, piemēram, tiks kaut kādā veidā mainīta zemes nomas maksa. Tai pašā laikā ir vieglāk strādāt ar pašiem dzīvokļiem, pārdot viņus, ja kāds vēlas to darīt. Jo daudz pirmais jautājums ir, vai zeme ir īpašumā. Pie dzīvokļu iegādes. Un trešais, protams, daudz vieglāk ir visādus atjaunojumus vai nepieciešamos labiekārtojumus veikt, jo ja ēka atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, tu bez saskaņošanas nevari turpat nolikt, es nezinu, kaut vai smilšu kastu celiņu kaisīšanai.